Sveiciens visiem kanālā Sapņu fazenda. Šajā video jūs uzzināsiet, kā pareizi apgriezt hortenzijas, uzzināsiet tādu standarta apgriešanas schēmu, kā arī to, kas notiek, ja griež zemāk un kas notiek, ja atstāja garākus zārus. Kādu rezultātu mēs varam gaidīt katrā no šiem gadījumiem, par to visu pastāstīšu šajā video. Tā kā patīkamu skatīšanos un ceru, ka jums tas tik tiešām noderēs un iedvesmos audzēt skarēnās hortenzijas savos dārzos. Gribu pastāstīt par skarēnajām hortenzijām, visu mūsu mīlus. Kā viņas griezt? Viņas ir jāgriež diezgan agri. Es griežu jau marta sākumā. Šo konkrētu Kilimanjaro es nogriezu jau 1. martā, jo skarēnajām hortenzijām diezgan agri sākas mošanās, ne tik agri kā kokveida un tomēr, un tāpēc viņas jāgriež laicīgi, pirms viņas sāk briedināt pumpurus. Princips ir vienkāršs. Jūs faktiski veidojat stabilu karkasu. Jūs atstājat kādus 3 pamatdzinumus, pamatzarus, kas veido tā no augšas tādu tā kā vāzes formu. Tālāk katru nākamā gada pieaugumu jūs griežat pēc jūsu pašu izvēles. Uz 2-3 pumpuriem parasti iesaku to darīt. Drošāk ir uz 3, jo, ja gadījumā pavasara salnās apsalst augšējais, tad paliek vēl pārējā un var piegriezt. Šeit es esmu griezus faktiski uz 2-3. Kā to skatās? Lūk, šis ir pirmais pumpuriņš pie paša zara. Citreiz to pat neskaita šo kā pirmo, tad 3 vai 2. Galvenais, lai nav vidus aizli pār zariem, lai te viss izgaismojas, lai ir brīvs un visi zari vērsti uz ārpusi. Tāpat arī, lai nav kaut kādi pie zemes guloši zariņi. Šis ir tāds standarta piemērs, kā griezt, bet, protams, var griezt arī citādāk. Atstāt vairāk vai nogriezt zemāk. Te viens piemērs no manis pavairotās praudenīšu, kad es esmu nogriezus uz 2 pumpuru pārīšiem, varēju griezt pat uz 1, bet es bišķi nobijos. Pilnīgi skaidrs, ka man šogad būs 4 spēcīgi dzinumi. Ja es viņu būtu atstājis tādu garu pīčku, kā viņa bija, tad man būtu pilnīgi nekāds krūmiņš ar daudz smalkiem zariņiem, bet es gribu skaistu karkasu, skaistu pamatu nākamajam krūmam. Te viens piemērs, kas notiek, kad hortenzija griež zemu. Šīs te abas hortenzijas atrodas man siltumnīcā, tās ir skarēnās hortenzijas. Šo es nogriezu uz 2 pumpuru pāriem, un kā jūs redzat, kad stiprākie dzinumiņi nāk tieši no apakšas, tad tuvāk pamatstumbram. Un jo augstāk mēs skatāmies, jo vājāk tie dzinumiņi izskatās. Ja? Viņi nav tik spēcīgi. Šī ir diezgan jauna hortenzija, dāvināta. Nepateikšu, kā tieši viņu sauc. Ļoti skaisti ar tādiem skrajiem ziediņiem, nav pārpildīta tā skara. Un brīnišķīgi ziedēja man pagājušajā gadā uz terases, un nākamgad es plānoju, ka viņi ziedēs jau jaunā dobē pie dīķa. Tātad atgriežoties pie tās griešanas, jūs redzat, jaunie dzinumi var nākt no jebkuras vietas, arī no stumbra vidiņa, no stumbra apakšas. Ja stumbrs ir stādot bijis mazliet dziļāk iestādīts, tad var pat no zemes likties, ka nāk, bet reāli no zemes šīs hortenzijas dzinums nedzer. Par ko te ir stāsts? Stāsts ir par to, ka jo zemāk jūs griezīsiet, jo stiprāki dzinumi nāks un jūsu nākamais krūms būs stabilāks. Tāpēc, ja hortenzija ir pavisam jauna, labāk griezt zemāk. Te vēl blakus piemērs manas pašas pavairotā no spraudeņa hortenzija, kuru es esmu nogriezus pavisam zemu uz 1, faktiski uz 2 pumpuru pārīšiem. Kā jūs redzat, tas, protams, ir risks, jo tā kā šajā gadījumā viens pumpuriņš ir iznācis, otrs nē pretī, vēl čuči. Vai viņš iznāks, mēs nezinām, risks pastāv, bet, protams, labāk tomēr es izvēlos griezt zemāk, jo tad tie jaunie dzinumi būs resnāki un krūms nākotnē veidos stabilu karkasu, stabilu pamatu. Protams, arī man ir gadījumi, kad es esmu atstājusi garākus zarus. Kāpēc to darīt? Tāpēc, ka gribas redzēt ziedēšanu, jo augstāk jūs griezīsiet, jo agrāk viņi uzziedēs. Un šeit man ir viena tāda problēma hortenzija, skarēnā hortenzija Vims Red, kurai būtu jāzied ļoti agri, agrāk par visām citām, bet viņa man vēl nereiz nav ziedējusi. Vai viņai nepatīk šī vieta, kur diezgan vējains ir.
vai kaut kas nav kārtībā ar pašu augu vai augsni, vai varbūt ir kāds kaitēklis saknēs. Es neesmu viņu rakus ārā un pārbaudījusi, bet šogad izlēmu atstāt garāku uz 4 pumpuru pāriem. Cerēsim, ka šogad viņu uzziedēs, varbūt tieši tas ir tas, kas viņai ir vajadzīgs. Ja gadījumā jums ir jau tādas vecākas hortenzijas kā šī, man polar beer lācītis, baltais, viņas var griezt augstāk, kā redzat arī šeit man ir 2 tādi pamatdzinumi, sākumā viņu bija vairāk, tās kājas, par kurām es stāstīju iepriekš, tās priekšējās man neizdzina pārāk daudz jauns dzinums, varbūt šogad vēl tas notiks, izskatās, ka būs te kāds pumpuriņš, bet tās lielākās, stiprākās, tās jau aug ilgāk, un arī šeit es esmu veidojusi līdzīgi, tātad atstājot iepriekšējā gada dzinumus uz 2-3 pumpuriem kā kuru. Tā kā man viņa aug ļoti tuvu kadiķim, es viņu veidoju virzienā uz taciņu, nevis uz kadiķi, lai viņa veidojas vairāk tāda kupla un apaļ uz to pusi, kas vislabāk ir redzama. Paskatoties uz šīs hortenzijas apgriešanu, var redzēt arī vienu kļūdiņu. Faktiski tas viens zariņš labajā pusē ir pārāk tuvu pie zemes, un plus vēl arī nedaudz viņš ir tāds bojāts. Jūs redzat, tā miziņa ir pašķēlušies. Es esmu viņu atstājusi, lai krūmiņš būtu tāds uz abām pusēm līdzīgāks, bet pareizāk būtu bijis to izgriezt un cerēt, ka no apakšas izdzīsies jauns dzinums. Tā jau vienmēr ir žēl griezt, un šķiet, ka labāk atstāšu, vai cik skaists zars. Bet izvērtējiet, vai jums vajag tik zemu vai nē. Šī gadījumā es esmu viņu atstājusi arī tad uz 2-3 pumpuriem, cerībā, ka tā ziedēs kuplāk, vēl kuplāk šogad nekā pagājušajā gadā, un arī drošībai, jo vismaz pagājušajā gadā man tieši ar šo hortenziju un arī ar Kilimanjaro, ar abām hortenzijām, kas aug šajā te dobē, bija līdzīga problēma. Maijā, kad bija jau izdzīti zaļi dzinumiņi, hortenzija apsala, proti augšējo dzinumu jau lapiņas bija ļoti skaistas, palielas zaļas, un salnā tās apsala. Un hortenzijai nācās dzīt zemāk atkal dzinums, un tad uz tiem tātad ziedēja. Ziedēja, protams, brīnišķīgi. Parādīšu jums, kā šī doba izskatījās ziedēšanas laikā. Pagājušajā gadā viss bija skaisti, bet faktiski tas viss nāca ārā no zemes. Tāpēc, drošībai varbūt ir jēga atstāt vairāk. Ja jums vēlāk, kad jau visi tie dzinumi ir izdzīti, jums šķiet, ka ir pārāk biestas krūms, tad vajag normēt. To es, protams, arī parādīšu. Normēt visu, kas aug smalks, uz vīdu. To visu var izlaust zaļu dzinumu veidā un vēlāk tos dzinumus arī apsakņot. Tad īstenībā tieši jūnijā apsakņošana ir diezgan veiksmīga tieši ar zaļajiem dzinumiem. Pat vēl vienkāršāk tas nekā ar kokainiem dzinumiem, tas, ko es daru šobrīd uz palodzes. Kopumā var teikt, ja jums tiešām patīk skarainās hortenzijas, jūs gribat tās audzēt savā dārzā un priecāties par to skaisto un tik dažādo ziedēšanu, grieziet tās, nebaidieties griezt zemu, priecāties par pirmajiem pumpuriņiem, pavairojiet hortenzijas uz savas palodzes ar spraudenīšiem, rūpējieties par tiem, priecājieties par to, kā tie mainās sezonas sākumā un atkal jau priecē jūs ar brīnišķīgiem ziediem. Lai izdodas! Un uz tikšanos sapņu fazendā!